Esmu Elvis Strazdiņš. Šobrīd es joprojām programmēju un paralēli tam stāstu cilvēkiem par kiberdrošību, par krāpniekiem, izglītoju cilvēkus, jo tā Latvijā ir liela problēma. Draugiem LV strādāju pirms jau 16 gadiem, kā laiks iet ātri. Es programmēju datorspēli. Es programmēju flash spēli, kur bija paredzēts integrēt Draugiem LV. Un paralēli tam es vēl strādāju pie citiem projektiem. Viens no zināmākajiem droši vien bija hokeja čats. Es nekad nebiju strādājis ar tik daudz cilvēkiem, servisu, kurš apkalpo tik daudz cilvēks. Tas čats vienkārši aizgāja tā. Tur neko nevarēja izlasīt. Principā visu laiku bija ziņas. Un tajā dienā es iemācījos ļoti daudz. Ar ko atšķirās mazi servisi, pie kuriem es biju strādājis pirms tam, no lieliem, kad tur ir jāievieš moderācija un tur ir jādomā pilnīgi citādāk. Daudz datu, daudz arī tas patērē attiecīgi datoru resursus un serveru resursus. Tas, ko es iemācījos tieši Draugiem LV, ka tu nevari vienkārši, man ir interesanta ideja, tagad viņu bliezīšu augšā. Un to man Draugiem LV ļoti iemācīja, ka es eju prezentēt kaut kādu savu ideju, kaut ko varētu ieviest vai uzlabot, un uzreiz pretjautājums, bet kur ir nauda? Man bija tāds, par to es nekad nebiju aizdomājies. Tā bija interesanta lieta, ko es joprojām šobrīd vēl turu visu laiku pakausī, kad es par kaut ko jaunu domāju, bet kā ar to varētu nopelnīt. Protams, tas neatiecās to, ko es daru. Šis viss ir brīvprātīgi apmācīt cilvēks par drošību. Tur īsti naudas nekādas nav. Vienkārši, ja visa Latvija ietaupīs naudu, ko viņi nepārskaitīs krāpniekiem, tad arī man pašam būs labāk, jo šeit būs labāka vieta, kur dzīvot.